IT nozara Latvijā attīstās ļoti strauji. Par to liecina gan nozares rādītāji, gan arī arvien pieaugušais dažādu elektronisko pakalpojumu apjoms. Latvijas Informācijas un Tehnoloģiju komunikāciju asociācijas jeb LIKTA 14. pēc kārtas konferencē eksperti un interesanti sprieda par to, kas tad mums reāli ir jādara, lai elektroniskā identitāte dotu mums reālu iespēju brīvību. Starp citu, šīs konferences ietvaros tika pasniegta arī prestižākā Latvijas IT balva – Platīna Pele. Nozares eksperti vēsta, ka uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām balstīta uzņēmējdarbības vide un valsts pārvalde kļūst par arvien nozīmīgāku nosacījumu visas sabiedrības un valsts tautsaimniecības attīstībā. Tieši tāpēc valstiskā mērogā tiek strādāts pie tādiem risinājumiem kā e-pārvalde un elektroniskā identitāte, jo tie padara valsts pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem vieglāk un ātrāk pieejamus, mazāk birokrātiskus un izdevīgākus arī izmaksu ziņā. Taču, lai šīs elektroniskās iespējas attīstītu, jāveicina arī zināšanas par to izmantošanu. Viena lieta, kas mums ir vajadzīga, tiešām mums ir vajadzīga sakārtot līdz galam šo elektronisko identitāti, lai mums būtu katram šī oficiālā e-pasta adrese, ja? Lai mēs varētu gan viens ar otru, ja tas ir vajadzīgs, oficiāli sazināties, gan valsts varētu ar mūsu oficiāli sazināties. Mums ir vajadzīgas trakas idejas ar labiem risinājumiem, un lai visi tie risinājumi, ko mēs radītu, lai viņi būtu pēc iespējas intuitīvāki, pēc iespējas lietojamāki. Es domāju, ka tas ir tas, uz ko mēs ejam un uz ko mēs noteikti aiziesim. Latvijā šogad sekmīgi ieviesta elektroniskā identifikācijas karte, kas ir ērti izmantojama ar elektronisko parakstu. Valsts iestādēs ieviesas dažādas elektroniskās datu sistēmas, kas paaugstina darba efektivitāti. Audzis arī pilsoņiem pieejamo e-pakalpojumu klāsts. Dažādus jauninājumus ieviesuši arī uzņēmēji, piemēram, lietotājiem piedāvājot ērtu mobilās bankas lietotni vai arī personas identifikāciju internetā ar mobilo kodu un tālruni. Līdz ar labprātīgu izpratni par e-vides dāvātajām iespējām, mūsdienu e-pilsonis var patiesi sākt baudīt iespēju brīvību, virkni ikdienas lietu paveicot vienkāršāk, efektīvāk un ātrāk. Man tā elektroniskā vide, man jau viņa nav obligāta, bet tad, ja es gribu kaut ko ātri izdarīt, to var ātri elektroniski izdarīt un varbūt vairāk laika tiešām pēc tam veltīt ar bērniem vai parakt dārzu vai uzspēlēt bumbu, ja, kur pretējā gadījumā varbūt kaut kādas stundas vai dienas jāpavada fiziskā pasaulē kaut kādas lietas kārtojot. Un es pieļauju, ka agri vai vēlu ar vien vairāk lietas pāries šo elektronisko vidi, un mēs pat aizmirsīsim par kaut kādiem, ka tā iespēja arī ir fiziskā pasaulē, ja. Piemēram, aiziet uz banku un veikt maksājumu. To, ka Latvijā jau ir pieejams liels apjoms ar dažādiem e-pakalpojumiem un e-risinājumiem, liecina pat notikusi Latvijas IKT balva Platīna Pele 2012, kur tika saņemti pieteikumi 4 nominācijās. Lūk, labākais e-skolotājs, e-pārvalde, e-pakalpojumi un e-biznesa risinājumu un pakalpojumu uzņēmumiem. Starp citu, saņemto pieteikumu skaits šogad bija rekordliels – 51. Nominācijā e-pārvalde par labāko risinājumu tika atzīts akciju sabiedrības Rīgas tehnoloģijas projekts elektronisko iepirkumu sistēmas pilna apjoma funkcionalitātes ieviešana, kura pasūtītājs ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Elektronisko iepirkumu sistēma ir drošs un pārskatāms virtuāls tirgus laukums, kas visām valsts un pašvaldību iestādēm ļauj neorganizējot iepirkumu procedūru, attālināt iegādāties preces par tirgu pieejamāko zemāko cenu, tādējādi ekonomējot valsts budžeta līdzekļus. Vēl līdz projekta noslēgumam, kas bija šogad janvāri, ja mēs paņēmām sistēmas apgrozījumu 11. gadā un to cenu starpību starp vairumtirdzniecības cenām un tām cenām, pa kurām bija sistēma pirktas preces, tad ap 3 miljoniem ir tas ieguvums, kas bija saņemts 11. gadā. Nominācijā e-pakalpojumi par uzvarētāju tika atzīts akciju sabiedrības Exigence Services Latvija izstrādātais projekts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras elektronisko pakalpojumu izstrāde, ieviešana un uzturēšana projekta e-pakalpojumu un to infrastruktūras attīstība ietvaros. Lietotājiem piedāvājot 11 publiski pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojums, kas atrodam Latvijas valsts portālā latvija.lv. Mēs ļoti ceram, ka šo e-pakalpojumu lietotāji būs ne tikai privāti personas, bet nākotnē arī daudz iestādes un organizācijas, kuras jau nepieprasot izziņu no klienta, varēs caur šiem e-pakalpojumiem saņemt virtuālā veidā nepieciešamos izziņu informāciju.
Nominācijā e-biznesa risinājumu un pakalpojumu uzņēmumiem prestižo Platīna Pele 2012 balvu saņēma SIA Tilde izstrādātā sistēma Let's MT. Tā ir unikāla un globāli inovatīva statistiskās mašīnu tulkošanas tehnoloģija, kas palīdz tulkošanā un saziņā dažādās valodās rakstošajiem. Mēs esam uzstāstījuši jomu, kura ir ļoti aktuāla daudziem pasaulē, un kur šis mūsu risinājums uzrunā vajadzības, kas ir ļoti daudziem lietotājiem. Nominācija labākais e-skolotājs ar 2 balvas kategorijām. Labākā e-prasmju skolotāja godā tika celta Inese Deidere, Dobels pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra IT speciāliste. Inese veido un realizē dažādas apmācību programmas, un viņa ir atbildīga par jaunāko informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zināšanu un prasmju pārnesi dažādām mērķu grupām, darba un ikdienas vajadzību īstenošanai. Lielu gandarījumu man dod tas, ka es spēju norientēties šajā jaunuma klāstā un atrast to, kas manam darbam dod pievienoto vērtību, ka tas kļūst daudz mērķtiecīgāks, efektīvāks un saistošs arī citiem cilvēkiem. Savukārt par Latvijas labāko informātikas skolotāju tika atzīts Normons Svētiņš, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas direktora vietnieks un, protams, informātikas un programmēšanas skolotājs. Saņemot Platīna Peli, Normons visiem tehnoloģiju draugiem deva kādu sirsnīgu padomu. Jums visiem iesaku padomāt par to, vai šogad Ziemassvētkos, tas foršs laiks, paņemt papīra lapiņu, pildspalvai, uzrakstīt uz papīra, mīļu skaistu vēstulīti, kādam mīļam cilvēkam, ielikt konvertiņā, uzlīmēt marku un nosūtīt pa pastu, nevis pa e-pastu. Paldies! Thank you.